Labadiena! Jā, kā jau pieteica Gunārs mans vārds, un mēģināšu ātri, tādā 10 minūšu sprintā izstāstīt jums būtiskākās lietas par apmesto fasāžu dībeļu nozīmi, izvēles nosacījumiem un kļūdām. Jā, tas ir mans prezentācijas tēma. Jā, tad apmesto fasāžu dībeļu nozīmi, izvēles nosacījumi un kļūdas. Jā, tas laiks ir tāds saspringts, tāpēc mēģināšu maksimāli ātri bez tādiem papildus manevriem. Ja? Tad saturs īsumā būs par dībeļu nozīmi, izvēles nosacījumu un kļūdas. Kļūdas gan es mēģināšu iekļaut jau stāstījuma laikā, lai šo visu tēmu tā secīgi noapaļot. Lūk, tad kas ir pats būtiskākais dībeļu? Kāpēc vispār dībeļot? Ja? Kāds ir viņa uzdevums? Jā, tad dībeļu uzdevums galvenais būtu nodrošināt pretestību pret vēja slodzēm, kas rodas jebkurai ēkai, jebkurā stāvā. Gan viņas ir atšķirīgas, lielākas un mazākas. Tas vēja slodze, to nosaka normatīvi, to nosaka aprēķina programmas, un tas vienmēr tiek ņemts vērā. Lai precīzi noteiktu dībeļu veidu. Pārsvarā tas varētu būt arī attiecināms tieši uz dībeļu skaitu. Ja? Tad vēl viens svarīgs nosacījums būtu pamatnes stāvoklis un viņas sagatavošanas kvalitāte, jo it sevišķi renovācijās tad ir sastopama visdažādākās kvalitātes pamatnes un viņa stāvokļi, tad laikapstākļi erodēti un tam līdzīgi vecie uzslāņojumi, apmetumkārtas vai flīzītes vai krāsojumi, un tas tad ir noteicošais faktors visas sistēmas noturībai, jo ja bez dībeļošanas mēs šādas virsmas apstrādājam, tad mēs paļaujamies tikai uz to līmes saķeri starp apdares slāņiem, un tas ir pārāk riskanti, līdz ar ko dībeļi šī gadījumā būs kā nosacījums. Ja? Bez dībeļu sistēmas arī mēdz būt, bet tas renovācijās praktiski nav sastopams. Un papildus drošība, tas ir jūsu sirdsmieram, protams, bet arī visas sistēmas kopēji papildus drošībai, jo dībeles veids visas sistēmas piespiešanas funkciju pie sienas, tad uzlabojot visas sistēmas saķeri ar sienu. Kāpēc dībeļot? Vēja slodzes. Šeit augšējās 3 bildes ir šī gada ziemas nedarbi, ziemas vētras nedarbi Igaunijā, un mēs daudz jau no kļūdām šeit varam redzēt. Tad pamatnes stāvoklis kāds ir, jo mums uz līmes pikām ir redzami atslāņojumi no virsmas. Tad mēs redzam arī ļoti īss dībeļu ankurojuma dziļums. Šī ir gāzbetona pamatne, un tur šāds īss ankurojuma dziļums nedara. Un, protams, līmēšanas pikām pat par sevi jau vairs nav. Tā ir jau ļoti liela kļūda, ko iepriekš dzirdējāt jau arī no dzintara. Lūk, tā kā daudz dažādu defektu un kļūdas veidojas tieši montāžas procesā. Šeit ir dažas arī klasiskas bildes ar piemēriem par visu sistēmas noturību. Kad ir nepietiekoša pamatnes nespēja, vai šeit ir atdalīšanās pašā siltumizolācijas materiālā, vai arī šeit vienkārši ir kādas pamatnes problēmas, tad nepietiekoša sagatavošana. Kaut arī mēs redzam, ka tā ir daudzstāvu ēka, ļoti augsta, tad problēmām vajadzētu būt augšā, jo tur ir lielākas vēja slodzes. Savukārt tā problēma ir izlikusi tieši lejā. Tad ir kāda nepietiekama novērtēšana vai iestrādes kvalitātes. Daudz dažādi iemesli. Vēl viena bilde, kas jau arī bija iepriekš rādīta, tas tepat Rīgā. Tad ļoti būtiski ir pamatnes kvalitāte, uzslāņojumi, kvalitāte vai izvērtēšana, ir viņi vai nav, cik biezi viņi ir. Jo dībeļu garuma izvēlē mēs neņemam vērā uzslāņojumu biezums, tie mums ņemam vērā, tad skaitam klāt un neankarojamies, uzslāņojamies. Mēs tikai darbojamies nesošajā sienas materiālā, tīrā ķieģelī, blokā, panelī vai kas tas būtu.
Vēl viens iemesls, kāpēc dībeļot, tas attiec uz dažādu siltumizolācijas materiālu. Īpatnībām varētu tā teikt, tad termiskās un mitruma un siltuma ietekmes. Tad, ja šī plāksne nebūtu piedībeļota, tad viņa augstā laikā šādā veidā izliekt savus stūrus, vai siltā laikā attiecīgi izpūst vēderu, varētu teikt tā. Un dībeļi to pastiprina šo noturību savukārt. Jāsaka, ka ne tikai dībeles tur ir varonis, bet pamat uzdevums siltumizolācijas materiāla noturēšanā pie siena pilda līme. Tātad tas ir vislielākais slodzes nesējs, līdz ar ko tas ir ļoti būtiski. Un varētu varbūt pieminēt arī to, ka ne visi materiāli šeit tā kā ir polistirols uzzīmēts. Ne visi materiāli ir savā struktūrā viendabīgi. Pieņemsim, minerālu vatas, viņas mēdz atslāņoties arī savstarpēji, līdz ar ko šāda dībeļu izmantošana minerālu vatas gadījumā būtu pavisam jau ieteicama. Varbūt par lamelām tas ir nedaudz cits stāsts, bet tomēr. Lūk, par dībeļu izvēli. Dībeļu izvēli, tad mēs ņemam vērā pamatnes veidu un stāvokli. Punktu siltuma caurlaidības rādītāji, tad dībeļa energoefektivitāte varētu tā saukt, un montāžas veids, kaut arī montāžas veids ir vairāk tīri no praktiskā viedokļa, tam nav nekādas tādas tehniskas norādes vai atgādnes vai kādas Eiropas normas, skrūvēt vai sistart āmuru to dībeli, tas nav tik noteicoši, bet tas vairāk attiecas uz montāžas kvalitāti un uz iestrādes kvalitāti. Tas būtu nosacīti. Kā nosacījums. Tātad dībeļus izvēloties mums ir Eiropas tehniskā apstiprinājuma norādītas katram dībelim atbilstošās pamatnes, kurās viņš ir pielietojams. Tātad, un bieži vien mēs uz dībeļiem sastopam šādus burtiņus A, B, C, D, E. Tie attiecīgi korespondējas uz attiecīgu būvmateriālu veidu, vai tas ir dažādi betona pamatnes, vai te ir pilnie būvmateriāli, dažādi ķieģeļi, māla, silikāti, arī pilnie bloki. Tie ir dobumainie materiāli, tātad caurumotie ķieģeļi, visbiežāk renovācijā sastopamiem un arī viskritiskākie pēc iestrādes tādas skatu punkti. Tad izvēloties šos dībeļus, mēs meklējam, kurā klasē viņš ir paredzēts. Pārsvarā, cik man zināms, tad ļoti daudz dībeļu ražotāji pārstāv gan arī visas klases, bet mēdz būt arī daži dībeļi, kas ir tikai līdz C kategorijai, tad tam būtu jāpievērš uzmanība. Bet plašāk sastopamajā, visplašāk sastopami ir dībeļi, kuri ietver visas šīs klases. Vienīgi šeit būtu atšķirības starp to, cik dziļa ir šī ankarošanas, cik dziļi jūs ankarojat šo dībeli sienā. Un no tā ir atkarīga arī viņa izraušanas spēja un noturība un visas sistēmas noturība. Kritiskākie tieši ir autoklavēts gāzbetons, viegbetona materiāli, kur ankarošanas dziļums mēdz būt arī ap 50 uz augšu milimetri. Tad, tas atkal specifiski no ražotāja, bet šīs atšķirīgās ankarošanas dziļumi ir katram dībelim un katram pamatmateriālam tomēr jāievēro. Tas ļoti, ļoti būtiski. It sevišķi renovācijās jums tas ir jāizvērtē, vai būvniekam jāizvērtē, jeb jūs varat arī izsaukt dībeļu ražotāju uz testu, kurš katrā ziņā varēs šo situāciju jau tieši objektā izvērtēt, lai nebūtu nekāda pārsteiguma. Tad vai centimetri dziļāk mēs ieliekam, vai pietiek ar to nominālo deklarēto ankarošanas dziļumu, tad lai sirds miers. Tā, pārskrējās. Pāri, atgriežoties, tad arī ne tikai paša dībeļa izvēle un sienas materiāla noteikšana, bet arī urbuma sagatavošana ļoti svarīga. Šeit es gribēju uzlikt akcentu uz to, uz visplašāk sastopamo materiālu, tas ir caurumotais ķieģelis, un viņš mēdz būt dažādās kvalitātēs. Un, ko būvnieki parasti dara?
Ja ir grūti izurbjams materiāls, viņš veic viņu ar triecienu. Ja, tad urpšana ar triecienu. Un tas tad ļoti negatīvi atsaucas uz dībeļu montāžas kvalitāti. Ja. Tad, ja mēs piemērojam atbilstošu instrumentu, mums ir ļoti kvalitīvi sagatavots caurums, arī caurumotajā ķieģelī, ja, bet ar triecienu mēs tad visas sieniņas, kurā dībelim būtu jāturās, mēs vienkārši ar triecienu viņas sadragājam. Un, arguments būvniekiem bieži vien ir tā, ka man ir jāpelna naudu uz dībeļu skaitu un cik tad es tur ilgi urpšu pie tā viena cauruma. Nu, diemžēl tā tas ir. Tad šis nosacījums ir jāievēro, taču mēs visi esam cilvēki un var arī kādreiz būt atkāpis. Jo milzīgas kvadratūras un tas nevienmēr ir praktiski izdarāms, jo šie ķieģeļi mēdz būt ļoti stingri cieti. Mēs tad veicam ar ļoti, ļoti vāju šo perforācijas režīmu, tad strādājot tā saukt ar prātu, ja, nevis ar spēku. Ja. Un kāds tad būtu rezultāts, ja visas pamatnes, tad šīs ķieģeļu sienas ir sadragātas un dībelim nav nekāda atspēruma punkta, ja, kur izplesties, kur ieķerties, tad ar vienkārši fizisku spēku, ar triecienu mēs iedzenam dībeli arī siltumizolācijas materiālā. Ja. Tad, un jau kā to izlabot, daļēji bija iepriekšējā prezentācijā. Vēl viens nemazāk svarīgs ir dībeļu kvalitāte. To varētu varbūt gluži nesaukt, tas viss ir kopējs parametrs, ja, bet tad viens svarīgs dībeļu kvalitātes rādītājs ir viņa siltuma caurlaidība, punktu siltuma caurlaidība. Šeit ir lūk no ādažiem piemērs, blakus man vecāku mājai. Un es kamēr braucu pa klientiem, aizbraucu uz Juglu, kur es zinu, kur arī ir iestrādāti attiecīgi dībeļi, un šeit jūs redzat norādīt, viņiem ir siltumvadītas klase. Ja? Un jūs varbūt ļoti labi neredz, bet pie šīs temperatūras -5 grādi, tā ir tikko veikta fasāde, un tā arī tikko veikta fasāde. Ja? Tad jaunas tās nav vecas. Ja? Tad mēs varam saskaitīt visas dībeļas, kas ir uz fasādes. Ja? Un ko tas nozīmē? Kāds teiktu, bizbiz Mārīti, man patīk, jā, viss baigi forši. Taču tas nav tik vienkārši, jā, viens ir vizuāls efekts, bet otrs ir tīri praktisks efekts, ko jūs no tā visi iegūstat. Jā. Tātad, ja jums ir sienā paredzēts izprojektēt ar konkrētu U vērtību un dībeļu pavājinājuma punkts nav ņemts vērā, tad pie šādiem dībeļiem, kas bija pirmajā bildē, ja jūs paskaitat 9 dībeļus, 0,004 ir šis pavājinājuma punkts, siltuma caurlaidības vērtība, un mums sienas vērtība pasliktinās uz 0,203. Un, lai to kompensētu, ir nepieciešama apmēram 40 mm izolācijas. Tad jums tā siena jau ir tāda, kāda projektēta vai nav. Tas tad ir jautājums. Un jo jūs izvēlaties labākus dībeļus, jo jums šī ietekme ir mazāka. Šeit gan jāsaka, ja jūs labi skatītos, tad ir 0,00, bet ceturtais skaitlis tomēr ir, ja kaut kāda mikro ietekme ir. Par izraušanas testiem. Bija izraušanas testiem attiecināmi jautājumi. Bija tātad jautājums par to, kāda ir dībeļu nespējas noteikšana atkarībā no ārsienas materiāla. Visiem dībeļu izraušana ir vienāda, neatkarīgi no tā, kāds jums sienas materiāls. Mēs iemontējam dībeli un veicam viņa izraušanu, nosakot viņa raksturīgo izraušanas vērtību. Ja? Tas nav nekādas nozīmes, bet izraušanas testu veikšana un testu rezultātu ievērtēšana fasāžu projektēšanā un izbūvē, jā, tad mēs nosakam, vai dībeles darbojas jūsu konkrētajā sienā vai attiecīgi ne. Pēc tā tad mainās vai nu dībeļu skaits, vai tiešām ir jāizvēlas kāda cita dībeļu veids, kas labāk darbotos šajā pamatnē. Un pēc dībeļu testiem jūs tad iegūstat paplašinātu protokolu ar to, cik kurā sienā jums jāliek dībeļi, ja, vai vienkārši izraušanas vērtības, kuras tad kopā ar sistēmu turētāju jūs kopā ar sistēmu turētāju tad nosaka, cik daudz dībeļus, kurās vietās, kādā schēmā stiprināt. Ja. Tātad, jebkurā gadījumā dībeļi nav atsevišķa lieta, tā ir kopēja ar sistēmu turētāju saskaņojumu. Lūk, un lai visiem, kā saka, bišķi humoram, tad mēdz būt arī šādas fasādes, un ja nāk ziema, tad ņemiet fēnu un žāvējiet fasādes. Tas jokam, protams, tā nedaram. Ja? Paldies par uzmanību. Ja kas, dodiet ziņu, lai veicās jums siltināšanas darbos. Paldies. Paldies, Gunār.